Un tenīs reizēs, kad vīrs gāja tam bērnam pakaļ audzinātājs, neuzdrīkstējās pateikt neko. Ja jūs arī pasakat par to bērnu kaut ko sliktu, nu tad esiet tik labas kaut vai 5. reizē pasakiet kaut ko labu par to bērnu. Pirmsskolas izglītības pedagogs, it kā labu gribot, saka, ka tavs bērns neprot rakstīt vārdiņus, viņš neprot atšķirt, kas ir 3 stūris, kas ir kvadrāts, tas būtu tā kā jāzina, nemāk ielikt pikucīšu šmākonītim, neprot sasiet kurpītes un tā, viņš arī neko labu galu galā nepasaka. Nu, tā kā pazūd tas viss labais. Un tēvam gan neko pedagogs īsti nevar pateikt, jo tēvi ir imūni pret to visu. Jā, šis ir tas jautājums, kas ir 100% mans, jo ar šo es saskāros, ka mans dēls gāja bērnu dārzā. Es jau biju tik šausmīgi iebiedēta no bērndārza audzinātājām, kad es pēc darba gāju pēc sava bērna. Es jau pa ceļām visu trīcēju un drebēju un gandrīz vai raudāju, ko nu man pateiks šodien. Jo kā es ienācu pa durvīm un pateicu labdien, tā man uzreiz jau sāka teikt, Gustavs nedarīja to, Gustavs darīja to, viņš neprot šito, viņš neprot to. Un es kā māma, protams, es arī redzēju savā bērnā tobrīd tos mīnusus, ja, bet es tiešām, viņš man bija jau 3. pēc kārtas, un es centos viņu audzināt pēc labākās gribas, un viss tā kā, mācīt viņam to pareizo, bet viņš vienkārši tāds bija. Viņš bija, un tas bija drausmīgi. Es jau beigās vīram teicu, bet ej tu. Un tenīs reizēs, kad vīrs gāja tam bērnam pakaļ audzinātājs, neuzdrīkstējās pateikt neko. Jo tēvi, viņi ienāk, viņi saģērb savu bērnu un viņi aiziet. Viņi neielaižās sarunās ar audzinātājām, jeb arī audzinātājs ar tēviem negrib varbūt diskutēt par šādām lietām. Bet mamma ir tas vājais posms. Viņas zina, ka tās mammas par tiem bērniem ļoti satraucās. Un tīpaši audzinātāji jau zināja, ka tas tiek viss atrunāts un runāts un izrunāts mājās. Ja? Bet vienalga, tā kā pilnīgi man gribētos teikt, kad pilnīgi tā kā atrod to vājo posmu un pilina. Ja? Es saprotu, ka viņas ir nogurušas no tiem palaiņiem, ja? Bet tādi tie bērni tajā brīdī ir un tiešām kaut kā, es nezinu, bērnam ir jāuzvedas labi un par to ir viss, tā kā vecāku ziņā, ja? Bet mēs jau tiešām vecāki to daram. Un man būtu tāds ieteikums bērndārza audzinātājām nekritizēt visu laiku vienu bērnu. Ja jūs arī pasakat par to bērnu kaut ko sliktu, tad esiet tik labas kaut vai 5. reizē pasakiet kaut ko labu par to bērnu. Jo nav jau tā, kad ir tikai sliktais. Bet citreiz ir tā, ka provocē cits un tas, kuram visu laiku tiek pievērsta uzmanība, tas paliek vainīgs. Ja? Ka tomēr jāsaredz arī bērnos kaut kas labs. Bet tas ir tieši pirmsskolas pedagogiem, ko es esmu ievērojis, ko man ir stāstījuši darba kolēģi un draudzenes, ka tas ir tieši vairāk pirmsskolas pedagogiem un vairāk, protams, par zēniem. Tad, kad tu izsaka kritiku, tad vispirms tiešām pasaki kaut ko labu, tad pasaki kritiku un tad atkal pasaki kaut ko labu. Es ļoti centos sadarboties ar pedagogiem, ļoti. Es esmu no tiem vecākiem, ka es vienmēr sadarbošos. Vienmēr. Gan labā ziņā es vienmēr sadarbošos, gan arī, ja teiksim, netik labs kaut kāds notikums, es vienmēr esmu uz sarunu. Tāds ieteikums pedagogam arī vērot, kas ir tāds pozitīvais noticis. Jā, ļoti gribētos. Bet tieši gribas vērst uzmanību uz to, ka tas ir vairāk tomēr kaut kā tendēts pirmsskolas pedagogiem. Jā.